Hei, hei! Atrodos mājās savā virtuvē un apzināti divos aspektos. Viens aspekts bija, ka šo stāstu vēlējos pastāstīt pavisam par citu tēmu, un viens no stāstu varoniem būtu kartupeļu pankūks. Bet tad es padomāju, man ilgu laiku šī tēma ir diezgan aktuāla, par ko es vēlos pastāstīt, un līdz ar to es pamainīju par to, par ko es šodien vēlos padalīties ar jums, izējot no tās savas pieredzes, no savām vērtībām un pārliecībām. Bet es paliku virtuvē, jo virtuve ir tā vieta, kur mēs ikdienā savā starpā, ģimenē, ar draugiem, paziņām un varbūt ne tikai komunicējam. Tātad sarunas tēma būs par mūsu savstarpējo komunikāciju un notikumiem, kas ar to saistīti. Noteikti es nerunāšu šodien par lieliem notikumiem, par lielām situācijām, kuras mēs nevaram ietekmēt. Es runāšu par to, ko mēs varam ietekmēt. Un stāsts ir par ko? Divas situācijas. Tātad gada nogalē, gada noslēguma konferencē es aktualizēju tēmu, kas ir ļoti svarīga man sadarbības partneru uzņēmumā. Ir kļuvusi svarīga. Un tā attiecas nevis uz vienu nodaļu vai uz vienu cilvēku, bet principā ir aktuālā uzņēmumā kopumā, uz katru no tur strādājušiem, uz mūsu klientiem, uz mūsu rezultātiem. Un es to aktualizēju, protams, pasakot arī paldies un novērtēju to, kas tiek darīts, kas ir izdarīts, un tie cilvēki, kas tur ir to darījuši un iesaistījušies. Bet tajā pat laikā tā ir tāda sarežģīta tēma, par kuru bija jārunā. Un pauzē pie manis pienāk divas lielas kolēģis un saka, ka viņas ir apvainojušās. Tas ir viens stāsts. Otrs stāsts, ar ko saskaros joprojām, bet tagad ļoti maz, jo es ar to daudz strādājis, vadot komandu un arī kādā no kopējām sapulcēm runājot par tēmu, par biznesa procesu vienalga, kas ir svarīgs, bet ir lietas, kas nenostrādā, ir lietas, kas netiek izdarītas, un kā to risināt, un, protams, arī tā kā pamatoja, kāpēc es par to runāju, bet nevienu neapvainoju un nenosaucot vārdā. Tā ir mana pieeja. Un pēc šīs sapulces viena no kolēģiem saka, ka viņa slikti jūtas. Viņa pat neteica, es saredzēju, ka īsti tā kā nav umā, un es pajautāju, kas notic. Es pajautāju. Un tad viņa atvērās un tā kā pastāstīja. Mēs izrunājām šo situāciju, es atbildēju uz jautājumiem, un rezultātā viņas noslēguma frāze beidzoties mūsu sarunai bija: es tagad tik fantastiski jūtos, es došos mājās. Un Ričards tur no sevis tā savus izspiedz, visu kā citronu, pastāstījis un visu. Bet arī es jūtos labi, jo tā zināmā mērā tam cilvēkam mācība, ka hei, tu parunā, uzdod jautājumus, un tu sapratīsi, kāpēc es par to runāju un cik lielā mērā tas attiec uz tevi. Un līdzīgi bija arī ar pirmo situāciju, par kuru es runāju. Un tas ir līdzīgi principā ar jebkuru situāciju. Ja mēs klausamies un mēs nesaprotam, mēs nesadzirdam, iespējams, un ar to ir jāstrādā, un mēs sākam uztvert to sāsināti, tad es teiktu, ka mazliet iepauzēt. Tas ir pirmais, un atrodiet laiku aprunāties par to. Atrodiet laiku uzdot jautājumus. Varbūt sākumā sev, lai vairāk izprastu to situāciju, notikumu, vai to, kāpēc cilvēks tā runāja un kāpēc šī tēma tika aktualizēta. Tātad vispirms jautājumu sev. Un tad, protams, jautājumu tam cilvēkam. Es runāju par situācijām, ka mēs varam ietekmēt.
Tātad uzrunāt šo cilvēku, pajautāt viņam, aprunāties, uzdot jautājumus. Hei, bet kāpēc tomēr tu par šo runāji? Cik lielā mērā tas attiec uz mani? Jo no savas skatu punkta man liekas, ka nē. Vai arī ļoti minimāli. Un tad veidojas saruna. Un te es runāju par jebkura veida komunikāciju. Ģimenē, starp draugiem, starp paziņām, biznesa partneriem, jebkur sabiedrībā. Runājam, klausamies, sadzirdam, ja nav skaidrs, tad vienkārši ņemam un uzdodam jautājumus. Un tad mēs viens otru būsim sadzirdējuši. Mēs tagad skatāmies seriālu Bīstamās mājsaimnieces. Viena no tēmām, kas tur visu laiku caurvīs, ir savstarpējā komunikācija, un tā atziņa ir runāt, teikt patiesību, uzdot jautājumus, neturēt sevi, neklusēt, jo, ja mēs darām tā, kā mēs principā, kā dara pietiekami daudz cilvēku, vai nu tur sevi nerunā, klusē, neuzdot šos jautājumus, nerunā par to, kas patiesībā būtu svarīgi, neizrunā, tad tie cilvēki dedzina paši sevi, viņi zināmā mērā nemīl sevi un ietekmē, protams, savu mentālo veselību. Un tad sabojājas attiecības, tad sabojājas attiecības biznesā, sabojājas savstarpējās attiecības, rodas konflikti. Un lielākoties, lielākajā skaitā gadījumu, tie nebūtu bijuši, ja mēs vienkārši uzdot jautājumu. Hei, kāpēc tu par to runā? Cik lielā mērā tas attiec uz mani? Jo mēs varam, un mums ir jāskatās uz tām situācijām, notikumiem, uz šīm sarunām, uz to, par ko tiek runāts, no dažādām skatu punktām. Jo es jums varētu parādīt vienu krūzi, no vienas puses tā būtu balta, jūs osi neredzētu, jūs teikt, tā ir balta krūze bez osas, es pagriestu, rekur parādās os, es ieraudzīju, un tad es pagriežu vēl, un tur ir zīmējums. Uz manas kafijas krūzes ir 2 forši citroni, un te ir no dažādām skatu. Es nepasaku jums neko jaunu, es vienkārši atgādinu un runāju par to savu pieredzi, un tas nostrādā. Tas nostrādā tad, kad mēs viens ar otru runājam, tad, kad mēs viens otrā klausamies, tad, kad mēs sadzirdam, un tad, kad mēs uzdodam jautājumus. Jo faktiski jau savādāk veidojas šķēre. No vienas puses mēs katrs, es domāju katrs, lielāk gribam, lai mēs tiekam sadzirdēti, lai mūs uzticas, lai mūs uzklausa, lai mūs saprot, lai mūs mīl, lai mūs novērtē. Tās ir visas labas vērtības, un tas ir ļoti labi, ka mēs tā vēlamies. Bet tad ir jautājums, kāpēc tajās vai citās situācijās mēs nevēlamies sadzirdēt otru cilvēku, mēs nevēlamies izprast to notikumu, mēs nevēlamies sadzirdēt, kāpēc par to tiek runāts. Dīvaini, vai ne? Tāpēc atgriežamies pie tā, es vēlos, par to, ko es tikko runāju, arī tas otrs vēlas, un tad veidojas miedarbība, ja jūs tādā veidā komunicējat, ja jūs tādā veidā uzdodat jautājumus, varbūt sev sākumā, pēc tam otram cilvēkam, auditorijai, vienalga kur, bet jūs sākat runāt. No vienas puses vienkārši, no otras puses, ja to ikdienā nav strādāts, tad varbūt sarežģīt, bet nav problēmas uzrunāt mani, varam iet dziļumā un organizēt kādu sesiju. Bet ne uz to es šobrīd akcentu. Es vienkārši padalījos savā pieredzē, un tas strādā. Tas patiešām strādā. Pamēģiniet, lai izdodas. Un kartupeļu pankūks būs nākamajā stāstā.